Mums ir atrakstījusi sieviete, kur sūdzās par hroniskām muguras sāpēm. Ir veikta izmeklējuma, magnētiskā rezonanse un arī papildus izmeklējumi. Magnētiskā rezonansē mēs cenšamies atvērt vaļā un skatīties tieši sānu skatu, kas ir ļoti svarīgi. Saprast, vai mugurkaula kanāls, kas ir magnētiskā rezonanse baltā krāsā, nav nospiests. Un vislabāk sākotnēji to var redzēt sānu bildēm. Šeit pacientē var redzēt, kad visi starpskremeļu diski ir veseli, bet vienīgais disks, kas ir slims, tas ir apakšējais. Kā mēs varam pateikt, ka disks ir bojāts? Ja mēs salīdzinām ar pārējiem diskiem, kas ir augstāki, var redzēt, ka viņi ir pelēkā krāsā, un viņi uz mugurkaula kanāla pusi nespiežās. Bet pēdējais disks, var redzēt, viņš ir tumšāks, un līdz ar to viņš spiežās uz mugurkaula pusi. Tātad diskā ir notikušas vecuma izmaiņas, jeb deģeneratīvas izmaiņas, kuru dēļ diska struktūra izmainījusies un arī gredzena struktūra izmainījusies. Jo disks sastāv no divām daļām. Ir fibrozais gredzens apkārt un pa vidu ir nukleus pulpozus, tās ir tādas mīkstas masas, kas amortizē. Un ja gredzens tiek iebojāts, tad tās masas sāk spiesties ārā no centrālās daļas un veidot tā saucamo diska trūci. Šai pacientei ir maza diska trūces ārējā gredzena plīsums, bet nospiedums uz nervu saknītēm nav. Lai mēs redzētu, vai ir piespiesta nervu saknīte vai nav, tad mēs ņemam jau tagad horizontālos griezienus un ejam uz doto bojāto rajonu. Un dotā bojātā rajona vietā mēs varam redzēt, ka disks ir iespiedies kanālā un viņš īstenībā spiežās uz abām nervu saknītēm. Kas vēl redzams? Neraugoties to, ka sieviete samērā jauna, mugurējās grupas muskuļos var redzēt arī atrofiju. Ja? Var redzēt tādas baltas tauka nogūsnes, kas nozīmē, ka notiek muskuļos atrofija. Tad ļoti svarīgi pacienti īstenībā arī nākotnē, lai tā mugura nesāpētu, ir arī vingrošana. Bet, ja runa par tiem disku, jā, viņš bišķīt piespiež mugurkaula kanālu. Es teiktu tā, neraugoties to, kad es esmu ķirurgs, mēs uzreiz ar operāciju nemetamies virsū. Es teiktu, ja izteikta radikulāra sāpe nav un nevelk stipri pa kāju, varbūt sākt ar vienkāršāk, ar epidurālām blokādēm, to pašu vingrošanu nostiprināt, muskultūru, var uzlabot mikrocirkulāciju ar manām akupresūras korstēm un, protams, pretiekais un medikamenti. Ja tas viss ilgtermiņā nedod rezultātu, tad nākošais solis, ka var taisīt operāciju, mazu griezienu un to nervu saknīti atbrīvot. Tātad pacientē rekomendētu vingrošana, epidurālās blokādes medikamenti plus akupresūras korsets. Skatāmies mēnesi pusotru. Ja ir uzlabojumi, super, turpinam tādā pašā garā. Ja ne, tad iet jautājums, vai nevajag to disku izoperēt ķirurģiskā ceļā caur mazu griezienu ar mikroskopu un atbrīvot nervu struktūras.